Kas tev rīkojot šos festivāls ir licies visu laiku visgrūtākais un sarežģītākais, teiksim, šī festivāla sagatavošanās laikā? Visgrūtākais ir visus labos ļaužus, jo viņi ir tik ļoti daudz, visus šos labos ļaužus savirknēt pareizā programmā. Salikt šīs 12 runātavas, lai nepārklājās vienādas tēmas, lai visiem cilvēkiem visu laiku būtu ko darīt. Tas gatavošanās laiks ir ne tas mirklis, kurā kad festivāls ir sācies, tad jau viss pa vēlu. Mēs pusgadu kontaktējamies un komunicējam ar šīs sanākšanas dalībniekiem, lai izveidotu visu tādu harmoniskāko programmu un to būšanu šeit šajā sanākšanā. Vēl interesanti, mēs sākumā tā kā bijām runa par 9 runātām, bet es saprotu, ka tas cilvēku plūs un dalībnieki ir tik liels, kad ir izaugusi. 9 ir tās klasiskās runātavas, kas ir parasti klēts, priekša dāre, kupols, kustību zvaigzne, bet šeit ir pāris meistari, kas ir izveidojuši savu runātavu. Piemēram, Jānis Sturmanis ar savu skaņu telti, būs tur Kalniņā pa ceļam uz Ozolu parku, kur viņam arī visas dienas garumā notiek dažādas aktivitātes. Vairāki meistari ir izveidojuši savas runātavas, kurām jūs, protams, varēsiet sekot līdzi pie lielā informācijas dēļa, un visos informatīvajos virtuālajos ziņojumu dēļos.